Esiet sveicināti TV Jūrmala skatītāji. Šis ir kārtējais raidījums Tuvāk. Mēs ar jums satiekamies sarunās un pārdomās, lai visi kopīgi runātu un pārdomātu tēmu par garīgumu, par kristīgo garīgumu un kopīgi meklētu atbildes uz cilvēka dzīves lielajiem jautājumiem. Es esmu mācītājs Jānis, un šodien man sarunas biedri studijā ir arhibīskaps Rinalds un Rīgas doma dekāns Elijas. Priecājos jūs sveikt. Un šodien mēs pārdomāsim, manuprāt, vienu no svarīgākajām tēmām, domājot par kristietību, proti tēmu, kas jau pašā vārdā kristietība ir ietverts. Mēs runāsim par Jēzus Kristus personību, par viņa nozīmi, varētu teikt, lomu cilvēku garīgajā dzīvē un tieši kristietībā. Bet pirms mēs dodamies ļoti tieši pie paša Kristus un viņa personības, laikam būtu svarīgi paraudzīties kopumā uz to, kad uz reliģijām un uz to, kad reliģijas kopumā visas cilvēces vēsturē ir bijušas līdzās civilizāciju tapšanā pie lielākiem vai mazākiem notikumiem visur. Mēs esam vēsturē redzējuši to, cik ļoti reliģija un ticība ir bijusi līdzās. Ja pat ne kristīgā ticība, tad kāda cita ir pavadījusi cilvēka dzīves, strukturējusi sabiedrību, tās ikdienu, tās gaitas un nākotni. Un par kristietību, manuprāt, līdzīgi var teikt, ka tā ir stāvējusi pie rietumu pasaules un rietumu cilvēka tapšanas šūpuļa. Laikam tas ir mūsu kultūra telpai vispazīstamākais šeit arī Latvijā. Un tāpēc mūsu sarunu sākot, es gribētu jums jautāt, ko šodienas sabiedrība un 21. gadsimta cilvēks vispār sagaida no reliģijas? Kādas ir viņa ilgas, kāds ir viņa skats un ko viņa sagaida no reliģijas, ja vispār kaut ko sagaida? Kā jūs domājat? Manuprāt, ir vairāk tādi aspekti, kā uz to var paraudzīties. Un no vienas puses tās ekspektācijas šodienas cilvēkam uz ielas varētu būt tādas, ka, ja dzird vārdu reliģija, tur jābūt kaut kam pārdabiskam, tur ir jābūt kaut kādai praksei, tur kaut kas jādara cilvēkiem ir, tad tā ir reliģija. Un neobligāti, ka tam vajadzētu kaut kā izmainīt manu dzīvi, bet tam noteikti vajadzētu nest droši vien kaut kādu labumu man. Bet, ja skatās no otras puses, tad tajā tradicionālajā sabiedrības izkārtojumā reliģija ir tā, kura strukturē cilvēku vērtību sistēmu, domāšanu, varētu teikt savā ziņā visu sabiedrību. Un uz to, manuprāt, šodien cilvēks vārdu reliģija neattiecina. Tur mēs uzmanīgāk raugoties varētu ieraudzīt reliģijas pazīmes, ka ir kādas dogmas vai ir kādi pieņēmumi sabiedrībā, kādas ideoloģijas, kuras nav pieņemts apšaubīt vai tā kā nebūtu labi apšaubīt, kuras ieņem tādas tā kā reliģiskas aprises. Bet diez vai tas asociējās ar vārdu reliģiju. Es domāju, ka cilvēki no reliģijas šodien, tiem, kam tas ir aktuāli, sagaida vienkārši palīdzību. Kad cilvēkiem ir kaut kādi mērķi uzstādīti dzīvē, kas saistīti varbūt ir ar karjeru, ar attiecībām, varbūt ir vēl kādi mērķi. Un, tā kā ejot uz tiem mērķiem, pa ceļam ir dažādas krīzes un ievainojumi un tam līdzīgi. Un cilvēki bieži piedzīvo dažādas trauksmes stāvokļus, vai izsīkums, vai bezcerības un depresijas. Un tie ir vārdi, ko mēs aizvien biežāk apkārt dzirdam. Un tad liekas, ka reliģija varbūt būt kaut kas tāds, kas man spēj iedot mieru, piemēram, vai drošības, un tā kā sajūt vairāk. Un ka tas man varētu palīdzēt sasniegt tos mērķus, kas man ir svarīgi priekš manas dzīves. Tādā ziņā, es domāju, kādi, varbūt viņi pat cilvēki tā nesaka, tad es sāku domāt par reliģiju, bet viņi skatās dažādu reliģiju virzienā un meklē kaut ko, kas katrā tur kaut kur varētu būt noderīgs, es domāju. Interesanti, ka lietojot vārdu reliģija, laikam retais aizdomājas par šī vārda nozīmi. Un runājot par kristietību, šīs reliģijas vārds ar viena agrīna kristīga autora izsaka to,
ka ir kāda saikne, kas ir pazaudēta. Tātad reliģija ir saiknes atjaunošana, salikt kopā to, kas ir iziris, mazliet pajucis un attālinājies. Un kā jums šķiet, kas ir tas, kas šodienas laikā no cilvēka ir attālinājies, jeb kas mūsu savstarpējās attiecībās un cilvēku dzīvē kopumā ir iziris, kur mēs meklējam tos atkal salikšanas punktus, kas ir tā vajadzība mums atkal salikt kopā dzīvi. Es domāju, mēs Bībeles pirmajā stāstā par Ādemu un Ievu un arī par to, kas notiek Ēdenes dārzā, kur tad tiek pārkāpts tas, ko Dievs ir ielicis kādas robežas. Mēs redzam, ka šī notikuma sekas ir vismaz 3 virzienos. Vispirms tiek ievainotas, ja kaut kādā veidā negatīvā nozīmē pārvērstas attiecības ar Dievu. Ja mēs pirms tam tur skatāmies, kad var saprast no konteksta, kad mums šodien grūti vispār iedomāties, cilvēks vienkārši varētu pastaigāties dārzā un sarunāties ar savu radītāju. Otrs ir, kad šis notikums, protams, kaut ko ienes viņa attiecībās ar otru cilvēku, kas toreiz bija viens cilvēks, tikai Ieva, un tur ienāk kādi pārmetumi, ka viņa un tur ir kaut kāds pārāvums notiek. Un tad ir jautājums arī par to, kas notiek pašā Ādamā, ka tur arī ienāk kāda vainas sajūta par to, kas ir zaudēts šī notikuma rezultātā. Un tad, ja es to pārnesu šodien, es domāju, līdzīgi tas visticamāk ir mēs, ka daudzi cilvēki kaut kur ir pazaudējuši saikni ar, es teiktu, ar to radītāju, ar avotu, no kā mēs nākam. Daudz ievainojumi savstarpējās attiecībās, un man liekas, aizvien biežāk runā par atsvešinātību no sevis. Tā kā es domāju, visas tās 3 lietas kaut kur atspoguļojās. Un tavā sacītajā jau ieskanējās, ka tas ir kaut kas pazaudēts, atsvešināšanās, saiknes zudums, un tagad mēs nonākam pie šī kristietības centra, varētu teikt Kristus kā kristietības mugurkauls. Kas ir tas, ko Kristus atnes atpakaļ, jeb kas ir tā dziedinošā klātbūtne, ar ko tieši Kristus persona iznes priekšplānā cilvēka dzīvi, atjauno viņu. Ar ko? Kas ir tas, kāpēc kristiešiem Kristus persona ir pati svarīgākā, ko mēs dzirdam katrā kristīgā dievkalpojumā, lasot gan evaņģēliju, gan redzot arī krucifiksus uz altāra. Kas viņa dzīvē ir bijis tik īpašs, ka kristietība viņu noliek visas tradīcijas, visas ticības un cerības centrā? Man šķiet, ka viens aspekts ir tāds, ka cilvēks, kurš ir pazaudējis to saikni ar Dievu, un ar saikni pats ar sevi, viņš ir kaut kā atsevišķinājies. Un tagad, kā viņš var atrast Dievu? Ir, piemēram, vecā derība līdz Jēzum, ir dažādi norādījumi par ceļu, kur vajadzētu iet, ko darīt, ko nedarīt. Un tas palīdz tikai līdz zināmai robežai. Un vienmēr paliek tā sajūta, bet kā tad ir visu šo te izdzīvot? Kas tad būtu tā ideālā dzīve? Kā to varētu īstenot? Visu to, kas ir rakstīts, kā vajadzētu. Jo to neviens nav redzējis. Ādamu un Ievu mēs tikai knapi varam mēģināt iztēloties, kā tas būtu bijis ar Dievu staigāt dārzā. Neviens to nav redzējis. Un tad nāk Jēzus, kurš parāda, viņš tā kā atspoguļo to Dieva iecerēto dzīvi, to sapni. Jā, mūsu pašā salauztajā pasaulē, kāda mums viņa ir, un viņa parāda, kā tas varētu būt. Un tas ir tik fascinējoši, ka to var izdzīvot. Jo, kā tas ir izdzīvot, piemēram, mīlestību līdz galam? Kuram ir drosme to izdarīt? Līdz ar to mēs nekad neuzzinām, kādas ir sekas, kāds ir gala rezultāts, ja tu mīlestību izdzīvo līdz galam. Savukārt Jēzus nāk un viņš izdzīvo līdz galam. Līdz pat tai maksai, ko viņš visu par to maksā.
Un tas ir tāda vienreizēja iespēja ieskatīties, kā var dzīvot savādāk. Un, manuprāt, tas ir tā Jēzus personības tā fascinējošā lieta, ka uz viņu var raudzīties un skatīties, var dzīvot savādāk. Tas ir iespējams. Un ko tas pasaka par Dievu? Ja mēs raugamies uz Dievu, uz Jēzu, ko tas par Dievu pasaka? Tas varbūt bija tas, ko es gribēju papildināt, kā Elīze sacīja, ka Jēzus ar savu piemēru parāda, kāda ir iespējama dzīve. Tādā visskaistākajā izpildījumā, ja tā var teikt. Bet otrs ir, ka viņš arī atklāja Dievu, kurš šo dzīvi rāda viņa personā. Un es domāju, viena lieta, ko mēs nepārprotam redzam, ka Jēzu, ko mēs redzam par Dievu, ir tas, ka Dievs nepaliek pie tās situācijas, par kuru mēs nu pat runājam, par to nošķirtību no Dieva, nošķirtību no cilvēkiem un sevis, kad cilvēks netiek tajā tā kā atstāts un tiec galā. Bet kad Dievs tuvojās cilvēkam, ka Dievs ir tas, kas pārvar šķēršļus, lai starp cilvēkiem ienāktu un rādītu un darītu iespējamu varbūt šo dzīvi, par ko Elijas runā. Dievu, kurš ir ieinteresēts cilvēkos, Dievu, kurš ir gatavs mīlestību apliecināt vārdos, ar savu arī, varbūt tas skan jocīgi, Dievs, kurš apliecina mīlestību darbos ar upurēšanos, uzupurēšanos cilvēku labā. Un es domāju, tas ir tas, ko mēs ieraugam tādā vistiešākā veidā, skatoties uz Kristu. Protams, mēs varam runāt tad vēl arī par citām iezīmēm, bet tas ir tas galvenais par Dievu, kurš dodās pie cilvēku pretīm. Tas, manuprāt, arī ļauj cilvēkam savādāk uz Dievu raudzīties, jo kaut kur visu laiku sēž iekšā tas, vai Dievs ir pa īstam labs. Ja visā pasaulē viss kaut kas notiek, un mani nodomi neizdodas tā, kā es viņus gribu, un tad tur vēl viss kaut kas ir. Un kā, vai Dievs ir pa īstam, kur ir tas labā Dieva apliecinājums? Un Jēzus Kristus personā, man liekas, Dievs ļoti pārliecinoši parāda to, kāda ir viņa daba. Un nevis tādā vienkārši kaut kādā apgalvojumā, bet izdzīvo tajā, kā viņš nāk, kā viņš izdzīvo, kā viņš iemiesojās. To vispār aptvert nevar, kad Dievs neierobežotais visuma radītājs, kur mēs palūkojamies uz kosmosu, kaut vai mums zināmo, tas jau liekas pilnīgi. Visa radītājs tagad kļūst par vienu no mums un izdzīvo priekš mums dzīvi, kurš par mums tā rūpējās. Tas, man liekas, Jēzus personā parādās īpaši tā skaidri. Katrā ziņā nevienā citā personā tas tā neparādās. Citā personā to būtu grūti meklēt. Te man rodas jautājums, bet kāpēc Dievs tik ļoti ir ieinteresēts cilvēkā? Jo ar tādu cilvēcīgu skatu, raugoties uz radīšanas stāstu, uz grēkā krišanu un visu, varētu teikt, cilvēces vēsturi, kāpēc Dievs tik ļoti ir ieinteresēts atjaunot atkal šo te salikt kopā daļās saplīsušo cilvēku, kaut ko no viņa iekšējās dabas, kas nespēja dzīvot vienmēr mierā ar sevi? Kāpēc Dievs tik ļoti ir ieinteresēts tajā? Es domāju, būtu labi viņam jautāt pašam to. Es negribētu pretendēt, ielikt vārdus Dievu mutē, bet es atļaušos tā personīgi, subjektīvi teikt. Man liekas, Dievs grib dalīties ar to, ko viņš pazīst kā labu. Ja citiem vārdiem, Dievs raugoties uz cilvēku dzīvi zina, kā varētu būt. Un tas viņam nedod mieru. Viņš kaut ko grib darīt, lai tā būtu. Man liekas, ka Dievs ir divas veidi, kā uz to raudzīties. Viens ir tas, ka Dievam to dikti vajag.
un ka viņš ir tāds, ka viņš ir nolēmis, ka viņš tā darīs, tad viņš tā arī darīs. Bet tāds skats atstāja, man liekas, diezgan daudz visādus tādus blakus neatbildētus jautājumus, kur mēs nevaram saprast pasauli īsti tā stabili. Bet īstāk, manuprāt, ir raudzīties uz to, ka vienkārši Dievam ir tāda daba. Viņš vienkārši tāds ir. Bet tas savukārt mums pasaka, ka laikam cilvēkā ir kaut kas tik ļoti vērtīgs, ka Dievs vispār grib pie mums pievērsties. Un, lai arī kā mēs kuro brīdi paši sev vērtētu, tad mūsos ir kaut kas tik ārkārtīgi vērtīgs viņa acīs. Tas ir diezgan nepārprotam, runājot Bībeles valodu, ka katrs mēs nesam sevī Dieva tēlu un līdzību. Tas nozīmē, kad lai kā, nezinu, dažādas dzīves pieredzes un nepareizes un briesmīgas, varbūt kaut kādreiz izvēles, ko mēs kaut kad esam izdarījuši, kaut ko tajā manā raksturā, tajā manā, varētu teikt, cilvēka tēlā kopumā ir ievainojuši vai pamainīti. Manī tas ir, un tā tas ir jebkurā cilvēkā, kas ir apkārt. Ja? Un, kad tas tur ir kāda vērtība arī. Kaut vai es teiktu, ka tiešām, kā tu sacīji, pirmkārt tā ir Dieva daba. Viņš nevar citādāk. Un ja mēs dzirdam vārdu, ka Dievs ir mīlestība, tad tā nav apcerīga mīlestība, ka tas ir darbības vārds. Bībelē mēs vispār vārdu mīlestību redzam, iepazīstam kā darbības vārdu vairāk. Vecajā derībā ir viens notikums, atceramies, kur tika būvēts viens liels tornis, notikums ar Bābeles torni. Es to pieminu tāpēc, ka tā bija viena ļoti konkrēta rīcība, kā cilvēks mēģināja atjaunot šo zudušo saikni ar vārdu tiešā nozīmē ar debesīm. Un mēs zinām, ka šis notikums noslēdzās diezgan juceklīgi. Un šis te augstais tornis, ko cilvēki būvēja, kuras mailes sniegtos debesīs, viņš sabruka un Dievs bija lēmis citādi. Šodienā raugoties uz šodienas pasauli un uz cilvēkiem šodienā, kāds ir jūsu vērojums vai līdzās kristietības unikālajam raksturam ar Jēzu kā centrālo, sacīsim, asi jeb mugurkaulu? Šodienas cilvēks jau tāpat ap sevi būvē tik daudzas, pārnestā nozīmē sasniegumu torņus un cerību torņus, un mēs kāpjam pāri tik daudz citu cilvēku dzīvēm, robežām, un mēs iekšēji ilgojamies šo vienotību atkal atjaunot. Bet kāpēc šodienas cilvēks tik bieži raugās, varētu teikt, citos virzienos? Kaut gan kristietība šajā pasaulē jau ir tik ilgu laiku, un jāsaka, kā es sākumā minēju, pie rietumu sabiedrības šūpuļu stāvējusi, nevarētu taču būt tā, ka tās vērtības ir kaut kur gaisā izplēnējušas, un tas viss ir kļuvis tāds ļoti pārējošs. Bet tomēr cilvēki vēl aizvien meklē tādu savu dzīves ceļu, kas ir ļoti pat nesaistīts bieži vien pat ar garīgām lietām, bet tā ļoti, ļoti subjektīvi, ļoti tikai sev un par sevi. Laikam, ka cilvēka dabā ir ļoti gandarījoši, ja es kaut ko varu izdarīt un ja es kaut ko varu sasniegt. Un, man liekas, cilvēkam ļoti svarīgi arī saglabāt kaut kādu iekšēju brīvību. Tad arī es nosaku, ko un kā es sasniedzu. Un tāpēc varbūt ir grūti reizēm varbūt arī pietuvoties kristīgai ticības būtībai. Ka tur Dievs saka, es tev tuvojos vispirms. Tur Dievs kaut ko vispirms dara. Tur Dievs ir tas, kas kaut ko sniedz. Un būtībā cilvēks ir saņēmējs. Un tad, kad tas notiek, tad, protams, kristietība rāda
skaistu ceļu, kas varbūt arī daudz ko var cilvēkam maksāt un kur cilvēks ir aicināts daudz ko darīt. Bet, kā varētu sacīt, tas neiziet dēļ manis, no tā tas nenāk, bet tas nāk tāpēc, kad es satiku viņu, vai tāpēc, ka es saņēmu viņu. No tās pieredzes, ko Dievs manā labā ir darījis, es kaut kā gribu atbildēt viņam. Es gribu kaut kā ar savu dzīvi atbildēt. Un tur ienāk kāda pilnīgi cita motivācija, bet tajā pirmā brīdī man vieglāk ir ar to domu, ka es pats. Un tad, ka man tāda, ja es esmu uz šo noskaņojies es pats, tad ja kāds sniedz roku kaut kur, tad mēs varam bieži viņu nenovērtēt. Bet ko Jēzus atjauno cilvēkā tādu, ko taviem vārdiem sakot, es nevaru, es pats. Jo izglītību varam sasniegt mēs paši, karjerā mēs daudz ko varam sasniegt paši, mēs daudzas cīņas varam izcīnīt paši, un šodienas sabiedrība tomēr dzīvo ar lielo virsrakstu, ka tik daudz, ko iespēja pats cilvēks. Bet kas ir tas unikālais, ko es pats nevaru izdarīt? Kas ir šī autentiskā klātbūtne ticībā, ko sniedz tikai Kristus? Kas ir tas, ko es nevaru pats? Man liekas, ka tas ir apakaļ pie tā Bābeles torņa. Lai cik augsts tornis uzbūvēt, es nevaru atjaunot savas attiecības ar Dievu. Es pats. Tas tā nesanāk, nenotiek. Un tad, arī tad, ja ir tādi mēģinājumi no paša perspektīvas, ja tiem mēģinājumiem no paša perspektīvas ir tā grūtība, es vienmēr viņus gribu kontrolēt. Es gribu noteikt, kā tas būs. Un tad es būvēšu torni, bet viņam tas tornis, kaut arī viņš aizsniedzās debesīs vai cilvēks uzlido kosmosā, viņš vienalga nespēja sastapt Dievu. Tad gribās tos blakus efektus visus dabūt, proti tad, kad ar Dievu ir arī saskaņa savā starpā, savukārt, tad, kad bez Dieva un mans tornis, tad ir pāri citiem. Tad ir ar varu. Tad ir vienotība un kopība ir uz citu rēķinu. Un man liekas, tas, ko Jēzus izdara, viņš atjauno. Jēzus atjauno mūsu kopību ar Dievu, kurā iestājās pilnīgi savādāk, kurā iestājās citu attiecību iespējamība. Un tas ir tāds, un to rezultātu nevar dabūt pa citu ceļu. Jo, ja mēs, piemēram, lasām apustuļu darbu grāmatu, tad kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka tur ir līdzība ar komunismu. Un mēs zinām, kā beidzās tad, kad to mēģināja izdarīt pa citu ceļu. Jo tas var būt, dalīšanās ar citiem var būt kaut kas ļoti skaists un cēls. Tad, kad tas nāk no Dieva un ir Dieva iedvesmots. Bet tad, kad tas ir ar varu noteikts, ka tev būtu tagad tavu govi atņems un tev būs jāiet strādāt kolhozā, tas kļūst par pilnīgi kaut ko citu. Un raugoties uz šodienu, kā tik ļoti, jāsaka, piesātinātajā laikmetā, kur tik ļoti dominē tomēr šī cilvēka paša varēšana, kas būtu tie, varētu teikt, pirmie soļi, kas nedaudz atslogotu šo nemitīgi nospriegoto dzīvi? Tā pavisam vienkārši. Kas būtu paveicams pašam cilvēkam, ja gribētu nedaudz sacīt, es vēlos savā dzīvē vairāk miera, vairāk līdzsvara, atjaunot kādas attiecības, kaut ko, kas ir sairis, kaut ko, kas ir attālinājies, no kristietības skatu punktu, un varbūt ar Jēzus acīm raugoties. Kas būtu tās, varbūt dažas praktiskas lietas, kā mūsu ikdienā ienest šo Kristus klātbūtni, viņa raksturu? Es varētu sacīt, ka pirmais ir, kāpēc man vienmēr vajag visu pašam. Tur ir kāds zinulis, kas man dzen. Ja es pats neizdarīšu, tad nebūs.
Varbūt tās ir bailes. Un tad, ja to izdotos atlaist, tad parādītos vieta kaut kam citam. Ka es varu izplēst rokas un saņemt kaut ko sev. Kā to varētu sākt praktizēt? Kā to ienest ikdienā? Man ir viens, kas nedaudz ar Eliju saistīts, un tad viena atbilde citā virzienā, bet man liktos, varbūt kādreiz ir, kā tā vai sev var pateikt, tagad es būšu godīgs pret sevi. Bet tā, gribētos aicināt uz kaut ko tādu, ka mēs kādreiz ļaujam sev nevis vienkārši, tā kā skrienam uz kaut kādiem mērķiem, tur kaut kas neizdodas, nospraužam nākošo sakal skrienam, bet kādā mirklī apstāties un tikai paskatīties, es esmu tā dzīvojis, kā ir, tā godīgi paskatīties, kā ir, vai ir labi. Vai arī tomēr es teiktu, ka ja es esmu pats vienīgais autors tajā dzīvē, kas maniem vārdiem runājot, man tiek uzticēta, tad es tomēr, es redzu, ka nav tā labākā versija, par ko mēs runājam, ka man ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, vai ka man ir vajadzīgs kaut kas vēl no malas. Tā. Un tad varbūt mūsu tēmas otrā ietvarā runājot, es teiktu, otra atbilde ir, ir vērts varbūt tad mēģināt iepazīt to Kristus personu. Kaut vai tā, kad tu atver Bībeli un lasi, piemēram, tur Mateja vai Marka evaņģēlija vai Lūkas evaņģēlija vai Jāņa, ar šo jautājumu, kāds tad viņš ir, kādu tad es viņu tur redzu, kāds tad tur Dievs man atklājās. Jo, man liekas, tur ieslēdzās kaut kāda cita vilkuma, tāpēc, ka līdzīgi kā tas ir, kad divi cilvēki iemīlās, tad tur viņiem nav, milzīgi jāpiespiežās sevi, lai ieplānotu tikšanos, tur ātri tas notiks. Tur līdzīgi arī tur iestājās cita vilkuma, ja mēs sākam kaut ko iepazīt no tās īpašās personas, par ko mēs runājam, kuram nav neviena līdzvērtīga bijuši, kuri grūti vispār aprakstīt ir ar vārdiem. Un tad mana sirds sāk kaut kur atsaukties. Es domāju, ka tas ir pietiekami praktiski, vienkārši paņemt un ar tādu nolūku mēģināt lasīt evaņģēliju kādu. Un tad varbūt kādā brīdī apklust un mēģināt viņu uzrunāt. Un paskatīties, kas notiek manā sirdī, paskatīties, kas notiek manā vēlmi pasaulē, tad, kad es viņu mēģinu tur ieaicināt. Varbūt arī izdodās kaut kas cits. Un es varbūt teikt, es sajūtu vienas bailes gaisā, ja tā var teikt. Un ja tur tiešām kaut kas notiek, tad kas paliks pāri ar manu gribu, ar to, ko es te biju, uz kam es visu dzīvi cēlu un būvēju, tad es gribu, man liekas teikt, tādas pieredzes, ko mēs visi noteikti varam apliecināt, ka Dievs neizslēdz mūsu gribu. Ja tur kādreiz bija vārds es, tad te vairāk ir vārds kopā. Nav tā, ka tad mēs kaut kur tiekam izdzēsti, pazūd un tam līdzīgi. Tad mēs varam kaut ko kopā. Jā, noteikti kaut kas mainīsies, bet mēs kopā to piedzīvojam ar Dievu, ko es esmu pieredzējis. Jā, es gribētu sacīt jums šodien paldies par mūsu kopīgo sarunu. Mēs noslēdzam šo sarunu, bet mēs nenoslēdzam tēmu. Un saku arī paldies mūsu televīzijas TV Jūrmala skatītājiem. Šis bija raidījums Tuvāk. Mēs nākamajā sērijā un epizodē tiksimies un pārunāsim daudz tuvāk tieši par Kristu kā par pestītāju, par Dieva dēlu, kaut ko ļoti konkrētu, par ko runā kristietība. Saku paldies šodienas maniem sarunbiedriem arhibīskapam Rinaldam un dekānam Elijam. Arī jums paldies par skatīšanos. Līdz citai reizei. Visu labu!